Mājokļa jautājumu piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Sveicināti mājokļa jautājumā. Šoreiz mūsu raidījuma galvenie varoņi ir dzīvespriecīgs un romantisks pāris. Viņi šajā miteklī dzīvo jau kopš pavasara, un viņa vienīgais mērķis un vēlēšanās iekārtot šo māju tā, lai viņi šeit varētu uzsākt ģimenes kopdzīvi. Tātad šoreiz iekārtosim viesistabu jaunam pārim. Studente, Eiropas hītu radio raidījuma Tostermaize vadītāja un aktrise Elizabete Nīmane no sirds mīl visu, kas ir skaists. Brīvajā laikā Elizabete bauda mākslu, mūziku, kino, labas grāmatas un sava mīļotā liepainieka Ulda sabiedrību. Elizabete dēvē Uldi par savu labāko draugu un mūža mīlestību. Viņa teica, ka Uldis ir ģimenes loģiskā un praktiskā puse. Tā kā man patīk klausīties, un viņi daudz runāt, un mēs ļoti labi saskatām. Ideāli harmonija ģimenē. Viss es runāju, un Uldis klausās, un klausās, un klausās, un klausās. Mums abiem ļoti patīk smieties, un līdz ar to mēs lielākoties pavadam laiku ķiķinoties un ņirgājoties un visādi citādi. Jā, vienkārši baudot viens otru sabiedrību, un tad vienkārši ir jautri, un tad ir forši. Elizabete un Uldis cenšas dažādot kopīgos brīvos brīžus, taču abiem ir arī katram savi vaļas prieki. Uldim ļoti patīk fotomāksla un montāža, basketbols vai pokera spēle ar draugiem. Elizabetes skaistlība ir kalnu slēpošana. Ja nesāc pa kalnu 120 kg smags vīrietis, viņš ir 100% pārliecināts, ka viņam meitene nevarēs pabraukt garām, un tad es pacelt galvu aizbraukt garām, un tad es tā varu lejā priecāties par to, ka es tev varu izdarīt. Elizabete ikdienā ļoti daudz strādā. Viņas mierinājums ir Ulda vārdi. Ja tu mīli un redzi jēgu gaidīt tikšanās reizes, tad visu var izturēt. Vienkārši man ir tā, ka man nav bijis tāds normāls pasākums, ko es varu izbaudīt, piemēram, atpūti. Jo, lielākoties pēc jebkuras ballītes, neatkarīgi no tā, vai tas ir Ziemassvētki vai dzimšanas diena, vai vienkārši kāda pasēdēšana, man nākamajā dienā visticamāk kaut kas ir jādara. Jā. Un tad es vispār neatceros vairāk, laikam tiešām pēdējo daudzu gadu laikā nevienu dienu, kad es nākamā dienā nebūtu kaut kur skrējusi, visticamāk diezgan agri no rīta. Dzīvot kopā ir viegli, jo tā kā mēs satiekamies, tie ir tādi mazi svētki. Un vienīgā lieta, ka tas laiks ir ļoti maziņš. Gaidot savu Elizabeti mājās, Uldis ir iemācījies fantastiski gatavot. Viņš vienmēr cenšas pārsteigt savu mīļoto meiteni ar garšīgām vakariņām. Uldis ir pārsteigts, jo man garšo viss, ko viņš sataisa. Nav arī nav tik grūti būt labam pavāram priekš Elizabetes, jo viņi ļoti ir maz lietas, ko viņi ēd. Un tās dažas lietas, ko viņi ēd, var ar laiku iemācīties ļoti labi pagatavot. Tik traki jau nav, tu man esi iemācījis daudz ko ēst. Pirms iepazināmies, viņi ēda tikai, ko tu ēdi, riekstiņas, vai liekas? Nē, augas un dārzeņas. Es biju lakto vegāns, tā to sauc. Auga, dārzeņu un piena produkti. Tad mēs paplašinājām ēdienkarti uz zivīm. Tagad jau tā, diezgan fleksibli. Tā kā zivs un dārzeņas smāk pagatavot, jā. Pēc neilga brīža mēs atvadīsimies no jums uz 2 nedēļām. Kādas sajūtas? Īstenībā labas. Mēs tiešām esam priecīgi. Neskumsiet pēc mājām? Mēs skumsim pēc jaunajām mājām, pēc jaunā vizuālā paskata, pēc šī te, nē, tiešām. Par to jauno vizuālo paskatu runājot, ko tieši jūs šeit vēlētos redzēt? Mēs vēlētos, lai šitā telpa būtu gaiša. Pēc gāmas mums vairāk patīk tādi kaut kā ekspresīvāki toņi, varbūt kaut kas vairāk tumšāks, bet šī telpā pilnīgi organiski prasās kaut ko tādu gaišu. Varbūt pat ne dzeltenu. Varbūt arī dzeltenu. Īstenībā jā, katrā ziņā varbūt tās nav mīļākās krāsas, bet prasās tā, lai ienāk
Un gribās tā, lai varētu pasmaidīt. Kādā interjerā jūs vislabāk justos? Tādā modernā vai klasiskā? Varbūt kaut kādā mikslī, kas varētu būt kaut kas no modernā, kaut kas no klasiskā. Jā, ņemot vērā to, ka mēs gribam, lai šī telpa būtu gaiša un dzīvespriecīga, tad varētu spiest vairāk to akcentu, likt vairāk uz dekorācijām, uz kaut kādiem akcentiem. Nu, piemēram, vienkrāsaina siena, kur nav nekādas tur krāšņās tapetes un kaut kas tāds, bet, nu, teiksim, kādi skaisti dekoratīvi skapīši vai kaut kādi spilventiņi. Nu, kaut kas tāds, jā, kas padarītu to visu tādu dzīvāku. Kā jūsuprāt ir jābūt viesistabā? Viesistabai jābūt tādai, kur viesi justos ērti. Nu, teiksim tā, kad te noteikti nedrīkstētu būt liela gulta pa vidu, kur nevarētu neviens apsēsties. Līdz ar to tas varētu būt kaut kas salūkāms, jo tad, kad atbrauc draugi, kas mums mēdz braukt arī nevis no kaimiņu mājām, bet arī bišķi no citiem Rīgas vai Latvijas galiem, tad viņiem noteikti vajadzētu dot iespēju kaut kur pārnakšņot. Eleganti. Es domāju, ka man viss ir skaidrs. Burvīgi. Vai ne? Nu, ko varam atvadīties no jums uz tām 2 nedēļām, ja? Uz tikšanos, jā? Jā, Uz tikšanos. Labi. Sāksim ar to, kādas vēlēsiet redzēt šeit pārmaiņas šajā telpā. Pamatā pārmaiņas būs mazas, jo tieši pamats ir tas, ko es šajā istabā domāju, kas ir vērtīgākais. Tie ir nopaļoti griezti stūri, lieli logi un reti platas durvis koka, kas arī ļoti labi saglabājušās. Un tāpēc es neko šeit necentīšos mainīt, tas lietas tikai tiks atjaunotas. Dizainere Laura Liberte 2008. gadā ar izcilību pabeigusi interjera arhitektūras studijas Marangoni institūtā. Pabeigusi kursu personas dizaina skolā Ņujorkā. Ikdienā Laura izstrādā telpu interjerus, piedalās reklāmas projektos un rīko korporatīvos pasākumus. Interjera arhitektūra un tērpu mode ir Lauras darbs un prieks. Dizaineri uzskata, ka abas šīs sfēras skaistas dara pārliecība, piederība, asketisms, elegance un raksturs. Laura ir pārliecināta, ka gauma ir relatīvs jēdziens. Tomēr, lai tā būtu pozitīva un vitāla, ir jārespektē pagātne, jāpieņem tagadne un ar entuziasmu jāraugās nākotnē. Dizaineri savā darbā iestājas par stingru pamatu un rotaļīgu papildinājumu. Principā interjeru ideju šai telpai man jau dod pati telpa, jo tas, protams, arī vecā arhitektūra uzstāda savus noteikumus. Tāpēc interjers būs ļoti klasisks un tāpat laikā arī moderns un košs, jo tad dzīvos jauni cilvēki. Sāk runāt par to, ka koša. Kāds būs krāsa šajā telpā? Tā kā šī telpa ir diezgan tumša, jo 2 vienīgie logi iziet uz pagalmu. Un arī paklausot saimnieces spēlēšanai, šeit būs baltas sienas, ziloņkalu tonī. Un arī tāpat grīdai es esmu izvēlējusies šo te balto glancēto laminātu, kurš, kā es noskaidroju, nav slidens, tāpat laikā viņš ir izturīgs un viegli kopjams. Viņš arī telpai, kas ir mazi, piedos tādu kā plašumu sajūtu. Viņš arī iedarās kā modernētā, klasiskā interjerā. Tātad, tomēr, lai baltais nebūtu garlaicīgs, tad mēbelēm tas tiks papildināts ar riekstkoku. Savukārt mīkstajām mēbelēm un aksesuāriem es esmu izvēlējusies košas toņus. Tātad krēsli mums būs šādi gaiši zaļi. Dīvāns savukārt būs melns, bet pēc tā mums nāks cieši sarkani un tumši okerkrāsas spilveni, kas ir izvēlēti tā, lai piestāvētu buhāras paklājienu, ko es esmu noskatījusi šai telpai. Izstāst lūdzu par mēbelēm. Saimnieki ir izteikuši vēlēšanos pēc galdiņa, kur viņi var uzstāvēt pokeru, un izvēlkam dīvānu, kur savukārt viesi var pārnakšņot. Tā kā grāmatām šajā dzīvoklī ir paredzēta cita telpa, bet Elizabete ir izteikusi vēlēšanos pēc plaukta, kur viņi varētu izvietot dažādus interjeru sīkumus, tad tāds plaukts mums šeit arī būs. Viņš būs ļoti liels, un viņā tiks ievietotas tādas kā pārvietojamas durtiņas, dažas no tām būs ar stikla virsmu, kas savukārt reflektēs telpu un tādēļ radīs arī plašumu sajūtu. Savukārt pie sienas pretī logiem nāks iebūvēts plaukts. Virs plaukta tiks būvēta tāda kā kaste ar paceļamu vāku, kur var savietot bieži nepārvietojamas lietas. Savukārt, kad vāku aizver cietu, atkal var izmantot kā plauktu. Kamēr rūķi iztukšos telpu, dodamies iepirkties. Dodamies.
Raidījuma turpinājumā jaunas idejas dizaineres Lauras radošajā darbnīcā, kā arī ielūkosimies pasakaini skaisto Buhāras paklāju vēsturē. Mīļie draugi! Jūs vēl joprojām neesat atraduši salonu, kurš piedāvā koloniālā stila mēbeles un aksesuārus? Tad pienācis mirklis kliedēt neziņu. Labākās koloniālā stila mēbeles ir atrodamas salonā Skano. Salons lepojas ar augstvērtīgām un kvalitatīvām mēbelēm, kas izgatavotas no dabīga bērza. Savukārt galda virsma klāta ar dabīgu ādu. 1882. gadā Amerikas biznesmenis Henrijs Džeisers atvēra mēbeļu fabriku. Tajā tika izstrādāts grāmatplauktu modelis, kurš sastāvēja no dažādu lieluma elementiem. Grāmatplauktu sistēma radīja interesi arī Eiropā. Moduļu mēbeles ir ērti transformējams. Unikālas uz augšu un uz iekšu verma stikla durvis neļauj grāmatām plauktos noputēt un vienlaikus ļauj lieliski pārskatīt visu plauktā esošo. Esmu izvēlējusies šo papīra turētāju, jo organizējoši interjeru priekšmetu noder vienmēr. Mūsdienīgus risinājumus piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home pasaule mājai. Mājokļa jautājumu piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home pasaule mājai. Šoreiz pārveidojam viesistabu diviem jauniešiem – Elizabetei un Uldim. Sākam pārvērtības ar iepriekšējās apdares demontāžu. Atbrīvojamies no vecajām tapetēm un noņemam grīdlīstes. Iezīmējam un iestrādājam telpā elektrības vadus. Kad elektrības vadi un rozetes ir ieņēmušas savas vietas, darbu virsmu rūpīgi nolīdzinām. Telpas sienu virsmas krāsosim. Virsmu sagatavošanu krāsošanas darbiem sākam ar logu nišu stūru apstrādi. Mūsu mērķis ir nostiprināt logu nišas un tās vizuāli uzlabot. Šim nolūkam izmantosim speciālus metāla stūrīšus. Metāla stūrīšus pieliekam ar špakteles masas palīdzību. Pēc dizaineres ieceres pretī logiem pie sienas novietosies plaukts grāmatām un sadzīviskiem priekšmetiem. Plauktu izgatavosim paši. Izmantojam metāla konstrukciju un reģiču plāksnes. Kad konstrukcija gatava, šuvis rūpīgi aizpildām un nolīdzinām. Ar metāla stūrīšu palīdzību nostiprinām un uzlabojam plaukta praktiskās un vizuālās īpašības. Turpinām telpas pamatāpadari ar sienu līdzināšanu. Lai perfekti aizpildītu plaisas un izlīdzinātu telpas virsmas, izmantojam tīro špaktelēmo masu. Tā ir ļoti laba apstrādē, un kopā ar gruntēm un materiāliem veido perfektu pamatu tālākajam darbam. Uz mirkli atstāsim mūsu telpu un ielūkosimies grezno Buhāras paklāju raibajā vēsturē. Buhāras ielās cilvēku balsu enerģiskās čalas mijās ar sadzīviskiem trokšņiem. Gaisā mijās garšvielu, augļu un tējas aromāti. Acu skatu saista krāšņi paklāji, kuros it kā uz mirkli ir sastinguši fantastiski putni, dzīvnieki, koku lapas, vējā un brīnišķīgi ziedi. Tie ir Buhāras paklāji. Senāk austrumos tika atdotas lielas bagātības par vienu šādu paklāju. Par austrumu paklājiem stāstīja leģendas un rakstīja poēmas. Īsti austrumu paklāji ir izgatavoti no zīda vai augstvērtīgas smalkas vilnas.
Senāk, kad paklājs tika nolausts, to izklāja uz ielas, lai tam pārbrauktu pāri vezums un tam pārietu simtiem cilvēku. Vēlāk rūpīgi attīrītais un izmazgātais paklājs guva vēl fantastiskākas krāsu noskaņas un mirdzumu. Elizabetes un Ulda viesistaba var lepoties ar stabilām durvīm un logiem. Respektējot saimnieku vēlmi, atstāsim telpas durvis un logus savās vietās. Lai durvis un logi iedrētos jaunajā interjerā, atjaunosim un pārkrāsosim tos. Kad esam noņēmuši durvju rokturus, aizpildām plaisas ar špakteles masu. Rūpīgi apstrādājam, notīrām un nolīdzinām arī palodzes un logu rāmjus. Papildinām telpas kopskatu ar karnīzi. Tā kā telpā ir augsti griesti, izmantosim platu karnīzi. Karnīzēm ir arī liela praktiska nozīme. Tās pasargā stūrus no plaisu rašanās. Griestu un sienas salaiduma līnija vizuāli izskatās ideāli taisna. Karnīzes drīkst līmēt tikai tad, kad ir notīrīti, nolīdzināti un vismaz vienreiz nokrāsoti griesti. Ja runājam par sienām, tad karnīzes ir jālīmē īsi pirms sienu krāsošanas. Elizabetes un Ulda viesistaba tiks ieturēta klasiskajā stilā. Griestu gaismekļa stiprinājumu vietu papildinām ar greznu dekoru. Agrāk šāda veida dekorus darināja ar rokām. Šāda veidojuma kvalitāte un izskats bija atkarīgs no meistara prasmes, roku veiklības un profesionalitātes. Mūsdienu veikalos ir pieejami visdaudzveidīgāko formu, faktūru un izmēru griestu dekori. Nolīdzinātās sienas plaknes krāsojam baltas. Nogruntētajai un nolīdzinātajai virsmai ar rullīti uzklājam pirmo krāsas kārtu. Pirmo krāsas kārtu labāk ir atšķēdīt. Mitrās telpās pirmajai krāsas kārtai var pievienot fungicīdu. Ja virsma tiek krāsota bez papildus apdares, tad krāsošana jāveic virzienā no gaismas avota. Ja krāsas kārta tiek uzklāta vienreiz, tad krāsošana veic virzienā no augšas uz leju. Savukārt pie divkāršas krāsošanas krāsu sākotnēji uzklāj horizontāli, no kreisās puses uz labo un tad vertikāli no augšas uz leju. Ja ir nepieciešamība veikt atkārtot krāsošanu, uzklājot trešo krāsas slāni, tad pirmo un trešo kārtu uzklāj vertikāli, bet otro horizontāli. Krāsošanu ieteicam sākt pie griestiem sienu augšdaļā. Vispirms jākrāso telpas stūri, izvirzīmi un arhitektūras detaļas. Šim nolūkam vislabāk izmantot otu. Lielākas sienu platības var viegli nokrāsot ar veltnīti. Veltnīša izmērus un materiālu izvēlas atkarībā no sienu virsmas kvalitātes. Sienas ir nogruntētas, nošpaktelētas un nokrāsotas. Ir pielīmēta karnīze un dekoratīvā griestu roze. Ir uzbūvēts šāds te plaukts, kuru Elizabete un Uldas varēs novietot grāmatas. Savukārt šajā nišā viņi varēs ievietot sadzīvē nepieciešamos priekšmetus. Vēlāk šeit tiks uzlikts vāks. Pašlaik mēs atrodamies Biķernieku kartiņhallē. Visi tos tradicionālos hobijus piekopa visi cilvēki, tur iet uz kīno, vēl kaut kā tam līdzīgi, bet mēs izvēlējāmies prezentēt varbūt to, ar ko nenodarbojās gluži katrs cilvēks. Un mums tas patīk abiem ātrums un kaut kādas interesantas atrakcijas, un jā, kāpēc gan te kartiņa? Es vienmēr ļoti izmisīgi cenšos Uldu apdzīt, bet man tas ļoti reti, kad sanāk, bet motivācija ir milzīga. Man nākās padoties, jo viņi uzmet lūpu, ko es galīgi nevēlos. Mājās pēc tam skandās, ja man nesanāk apdzīt. Un tam man dažkārt piedāvā šo te jauko iespēju izbaudīt to prieku apdzīt kādu. Bet šodienu tev sanāks varbūt pa īstam man atzīt. Domā? Nē. Man nepatīk tas, ka tagad man jābrauc no darba uz mājām apmēram 3 reizes ilgāk. Tas tāds... Jā, mēs ārkārtīgi novērtējam, ko nozīmē šī jaukā prioritāte centrs. Tas tiešām izrādās ļoti daudz ko maina. Un tās vienotnes, kas no rīta ir tīpaši dārgas, ņemot vērā to, ka no rītiem, protams, ir cilvēki, kas ir cīruļi, mēs noteikti tādi neesam.
Un tad tā pusstunda, kas ir tā kā lieka no tā rīta, ko mēs pavadam ceļā uz darbu, tā tiešām ir jūtama. Man ir tā, ka es pasaku, ka ir kaut kāda tāda aktivitāte, kur es piedalos ar nosaukumu mājokļa jautājums, un tur ir tā, jā, tiešām, ārprāts, cik forši, es arī gribētu, kā tad tur tika, tur viss ir jautājumi. Tur tā. Daudz tiešām arī netic, ka mēs nezinām, pilnīgi un absolūti nezinām, kas tur notiek, jo daļa domā, ka mēs varbūt piedalāmies tajā procesā, bet es pateikt, ka mēs tiešām... Dizaineri nezvana, tur jums tur nezvana, es saku, nē, mēs pamatām dzīvokli, pāris reizes sazvanījāmies uz filmēšanu un viss. Kā jūs tā? Mēs vienkārši esam patīkami satraukti un vienkārši gaidām iznākumu. Kā jau mēs teicām, tiešām būsim priecīgi atgriezties jaunā formātā un pēc vecā neilgosimies, tik melns nākamais aiz visa procesa, aiz jautājumu plūsmas, kas saucās, kā jums tur iet, kā jūs tur dabujāt un kā tur viss tas process notiek un tā ir, un kad būs sāsmaize? Tāpēc tas ir tāds aktuāls jautājums. Mēs jau no sākuma minējām, ka mums vajag tā, lai ar ko draugam apsēsties, un tagad tas pierādās, jo, man liekas, beigās tur tik daudz draugi gribēs nākt uz salas, mēs, ka tur vienkārši fiziski nebūs vietas tādā telpā, bet gan jau kaut ko izdomās. Galvenais nosacījums pirms lamināta ieklāšanas ir ideāli līdzens pamats. Pamatu ir jānoklāj ar apakšklāju. Virsū liekam lamināta plāksnes. Glancētais lamināts, kur esam izvēlējušies Elizabetes un Ulda viesistabai, ir triecienu izturīgs. To nespēja deformēt smagas mēbeles, tas nebaidās no dzīvnieku asajiem nagiem un sieviešu apavu smailajiem papēdīšiem. Glancētais lamināts ir viegli kopjams. Pēc mazgāšanas ar ūdeni iesakām glancēto laminātu nospodrināt ar sausu lupatu. Elizabetes un Ulda viesistabā ir jauna, nevainojami spoža grīdas virsma. Drīz vien savu vietu uz glancētā baltā lamināta ieņems krāšņais buhāras paklājs. Lielie pārvērtību darbi Elizabetes un Ulda jaunajā viesistabā turpinās. Ir pienācis vispiemērotākais laiks padomāt par atjautīgu un negaidītu dizaina un interjera priekšmetu. Es jums parādīšu, kā no vecas un vairs nelietojamas servīzes uztaisīt dekoratīvu lampas kāju. Tam mums ir nepieciešama pati servīze vai kāda trauciņa, kuros ir jāizurbi caurumiņi. Tādā diametrā, kas ir līdzīgs ar lampas kāju, kurai vēlāk šos traukus uzvērt virsū. Kad trauki ir sakārtots vēlamajā kārtībā, skrūvējam klāt atpakaļ pamatu. Kad kāds ir aizskrūvēts, tad atliek tikai uzlikt abžūru. Lampa gatava. Realizējot dizaineres ieceri, stiprinām pie vienas no telpas garajām plaknēm baltu plauktu sistēmu. Jāteic, ka plauktu sistēmas ir pārliecinoši iekarojušas vietu mūsdienu interjeros. Ar plauktu palīdzību var viegli pārvietot akcentus telpā, kā arī tie ir ērti transformējami. Elizabetes un Ulda jaunās viesistabas plauktu sistēmu papildinām ar 4 glancētām rūtīm un 4 spoguļu virsmas rūtīm. Tā kā Elizabete un Ulda savam televizoru palikņu risinājumam vēlējās ko līdzīgi kā molberts, es šoreiz esmu izveidojis šādas improvizētas kāpnes, kur ir plaukts paredzēts televizoram un savukārt uz pārējiem pakāpieniem var karināt visādas sīkums. Es te uzlikšu kalendāru un smaržu maisiņu.
Lielie pārvērtību darbi tuvojas nobeigumam. Lai varētu uzsākt telpas iekārtošanas darbus, dosimies pēc interjera dekorēšanas aksesuāriem. Jau pēc īsa mirkļa sāksim iekārtot Elizabetes un Ulda jauno viesistabu, kā arī beidzot sagaidīsim abus jauniešus mājās. Ko mēs šeit meklēsim? Es zinu, ka šajā dizaina studijā ir ne tikai skaistas mēbeles, bet arī ļoti interesanti aksesuāri. Vīzas dizaina studijas ekspozīcijā atspoguļojas klasiskā un mūsdienu stila gars. Salonā ir atrodami visi nepieciešamie aksesuāri un mēbeles, lai iekārtotu elegantu viesistabu. Vīzas dizaina studijā ir pārstāvēti Eiropas slavenāko rūpnīcu ražojumi. Salons piedāvā mēbeles un interjera priekšmets ēdamzālēm, viesistabām, guļamistabām, kabinetiem, virtuvēm un bērnu istabām. Šī istaba būtu piemērota kādai topošajai balerīnai. Ir patīkami vērot laika ritējumu tik monumentālā pulkstenī. Salons piegādā mēbeles no ražotājiem Eiropā – Itālijas, Spānijas, Beļģijas, Polijas. Vai tu jaunieši plāno cienāt ar drikstošiem dzērieniem? Negluži. Šoreiz es to izmantošu kā vāzes svaigiem ziediem, bet, protams, to var vēlāk izmantot arī kā šampanīšu zasātāju. Mūsdienīgus risinājumus piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home pasaule mājai. Mājokļa jautājumu piedāvā Lattelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home pasaule mājai. Šoreiz pārveidojam viesistabu diviem jauniešiem – Elizabetei un Uldim. Lielie pārvērtību darbi tuvojas nobeigumam. Virs dīvāna es likšu šos Picasso posterus, un es viņu stiprināšu ar naģiepiešu moci. Elizabetei un Uldim turpmāk būs pieejama interaktīvā televīzija, kurā varēs noskatīties gan raidījumu atkārtojumus, gan ierakstīt tos, gan arī brīvajā laikā viņi varēs skatīties kādu filmu video nomā. Jauniešiem būs pieejams optiskais internets, kura priekšrocība ir ātra datu apraide, un to varēs lietot visā dzīvoklī. Mājas komplekts. Gan šis elegantais radiotelefons, gan internets, gan televīzija turpmāk jauniešiem Lattelekom tīklā būs lietošanā 3 mēnešus bez maksas. Vai ir derīgs tikai lielam mājoklim vai arī mazam dzīvoklītim? Protams, ka mazam dzīvoklītim arī tas der. Jo lietojot portatīvo datoru, ir iespējams pieslēgties internetam vienalga vai no savas darba galda, vai no guļamistabas, vai no virtuves. Turklāt mēs zinām arī to, ka mājās dažkārt ir vairāk kā viens dators. Tas nozīmē to, ka mājas Wi-Fi ir lielisks risinājums tam, lai neveidotu katram datoram savu internetu pieslēgumu vietu, bet izmantot vienu mājas Wi-Fi. Bet kāpēc tad nelietot, piemēram, mobilo internetu? Mobilais internets strādā ar iepriekšējās paudzes ātrumu. Tas nozīmē to, ka viņš ir pietiekams priekš tā, lai lietotu weblapas, lai sūtītu e-pastus, bet tajā brīdī, kad jūs vēlaties izmantot internetu sniegtās priekšrocības pilnībā, skatīties filmas, klausīties mūziku, lejupielādēt kaut kādus failus no interneta, tā lietojot mobilo internetu, tas viss kļūst ļoti lēns. Vēl viena lieta ir tāda, ka jo vairāk lietotāju atrodas pieslēgt vienam mobilā interneta tornim, jo lēnāks ātrums ir katram šim lietotājiem. Tātad, ja jums kaimiņos ir vairāki mobilā interneta lietotāji, jūsu interneta ātrums kļūst lēnāks, it īpaši vakaros. Vai ar Wi-Fi ātrums nesamazināsies? Ja jūs nopērkat pareizo iekārtu, tad ātrums nesamazinās.
vislabāk iekārtas iegādāties Latelekom veikalos, jo tur pārdevēji paskaidros, kur iekārta jums ir visnoderīgākā un pareizākā lietošanai. Paldies! Lūdzu! Saimnieki atgriežoties izteica vēlmi šeit redzēt pilnīgi citu interjeru. Izskatās, ka šo pārsteigumu viņi arī saņems. Jā, jo pirmkārt un galvenokārt ir daudz gaišāks. Vai izdevās viss tā, kā sākotnēji bija iecerējusi? Nevienmēr viss izdodās dzīvē tieši tā, kā to vēlās, bet mums bija plānotas viekstkoku mēbeles, tādas mēs nedabujām. Galu galā viņas ir baltas, bet tas arī nemaz nav slikti, jo šī telpa iespējams ir būt tumšākas, tās mēbeles, viņi var arī nākt virsū. Tagad ir plašuma sajūta. Un grīda un arī ļoti gaišā siena. Man liekas, tas ir izdevies ļoti labi galu galā. Tā kā es ļoti vēlējos šajā telpā paturēt un nezaudēt to veco un skaisto, kas te ir. Te bija labas koka durvis, lielie koka logi. Un tad siltināšanai es izmantoju vecu gudrību, kad lika ruļļus starp logiem. Un, respektīvi, vējš nepūš līdz ar to cauri viņiem. Bet viņi arī savādāk ir siltināti, tā kā es domāju, to problēmu nevajadzētu būt. Tātad arī mūsu skatītāji varēs šo veco gudrību izmantot arī savās mājās. Protams. Man ļoti liekas saudabīga šī ideja par posteriem. Kāpēc tieši šie Picasso darbi? Tās ir manas mīļākās Picasso gleznas, un krāsas ziņā viņš šeit ļoti labi iederās. Tāpēc arī viņš te ir. Pēc neilga mirkļa būs klāt saimnieki, un tad skatīsimies, kā viņiem patīk šī jaunā istaba. Jūs jums sagaidīt? Jā. Wow! Sveiki, sveiki! Čau! Čau! Tas ir pārsteigums māju jautājumu 200. jubilejā. Beidzam? Es domāju, ka tā jau jubilē, ne? Es tik sen izskatos. Es domāju, tas jau ļoti labi saglabājusies. Nē, priekš tev būtu 1-0 pa daudz droši vien. Jā. Ak tā, jā, tomēr. Tas ir konkurence. Paldies. Ļoti skaisti. Patiesībā es domāju, ka mājokļu jautājumu priecam. Tā arī ir 200, ir 2 divnieciņi, tad ir 4-0. Jā. Es visu mājokļu jautājumu komandas vārdā varu teikt mīļš paldies tiešām. Jūs esat parūpējušies par mums un par mūsu vēderiem. Noteikti. Bet mēs savukārt esam sagatavojuši kaut ko jums. Mēs tā arī sapratām, jā. Mums bija tāds aizdoms, mēs 2 nedēļas sēdējām un domājām, kas varētu būt. Un tad mums likās, ka varbūt jūs kaut ko būsiet sagatavojuši, ka mēs ar tā bišķiņ tā pratāmies un tā. Tātad 2 nedēļas jūs domājat, un ko jūs domājāt? Kas varētu būt? Mēs domājām, ka mums viennozīmīgi patiks. Jā, būs pašāk nekā mēs bijām domājuši. Tiešām? Jā. Tad ejam skatīties? Es domāju, ka jā. Vai varbūt nē? Nē, bet ir vēl pašāk nekā mums likās. Kāpēc lai mēs gaidītu? Labi, nu tad dodamies, ja? Labi, ejam. Ejam. Wow. Mājas? Jā. Tiešām, nu, ko teikt. Ir tā, kā mums gribējās. Nu tā, lai nevar pazīt to istabu vairāk. Mēs Es jaunā biju dzīvesvietā. Tā, balta grīda ir forši. Ok. Labi. Mēs te varēsim izpausties. Jā. Ir, kur sēdēt. Ir, kur sēdēt, varat arī piesēsties. Pareizi arī parāda, ka var piesēst. Jā. Televizors ordināli. Ļoti labi. Labs. Ļoti labi.
Dators ir, viss notiek, varam arī sēdēt internetā. Un man ir māksla. Es biju šokā, ka viss ir otrādi. Es domāju, Jā, gulta bija, es nevarēju saprast, kur ir gulta palikusi. Efekts ir tiešām radīts tāds, ka, jā. Es saprotu, ka gulta ir izvēlētama tā, kā jūs vēlējāties. Varbūt arī ciemiņiem palika pa nakti. Superīgi, tieši tas mums ir vajadzīgs. Jā. Un gaiši arī, tā kā mēs vēlējāmies. Jā, ļoti labi. Rozeta beidzot izsās pēc kaut kā. Nevis tā kā pirms tam. Pēc kaut kā? Nē, labi izsās. Pirms tam viņi vispār nevarēja redzēt uz tiem grieztiem briesmīgiem. Jā. Galdiņš. Galdiņš, kur varēsim spēlēt pokeru kopā ar draugiem. Jā, tas ir pie piena glāzes, kur nolikt, jā. Piena glāzes, Tas pie balta viss piestāv. Tepiķīts. Forši. Viss kā nākās tiešām apsies kāds krēsls. Jā. Ja kas sēž tur? 2 pat. Pat 2, jā, es varu dzirdēt viens otram pretī, tieši tā. Šitas priekš draugiem. Ērti pat. Jā. Es jums varu pateikt, ka tu pat 2 tā var sasēst. Nopietni. Arī ir ērti, jā. Forši. Atšu blakām pamēģinam. Cik mēs te cilvēku balīti varam taisīt tā? 2, 4, 6, 8 cilvēki tam mierīgi var tā kā pilnīgi ērti. Bet jā, es nebiju iedomājies. Jā. Ne forši? Vajag labi. Kas tas labāk patīk uzreiz tās sitienu? Pirmais, man patīk šās baltās mēbās ļoti. Jā. Tās ir superīgi, tie skapīši abi divi ir perfekti. Es par skapīšiem uzreiz varu pateikt, ka tiem skapīšiem arī tās durtiņas, viņas arī var likt klāt. Pēc pašu vēlēšanas arī vēlāk varēs. Tā kā variet, jā? Tā kā variet varēs, jā, arī visiem tā plauktiem varēs arī pielikt paši, varēsiet gan durvis pielikt, gan spoguļus tikli. Kā jūs pamanījāt, jums ir dāvana no mūsu atbalstītājiem Latelekom. Gan dators, gan televizors, gan telefons. Un jums ir pieslēgums 3 mēnešiem bez maksas. Super. Lūdzu, Paldies! Paldies. Mēs esam pieslēgušies Latvijai. Super. Jā, tas mums nebija, mēs tā nebijām nokārtojuši vēl. Tas bija ļoti svētīgi. Mēs slēgā gaidījām, ka uzdāvinās. Šeit jums ir dāvana no mūsu atbalstītājiem DNB Nord, lai jūs jau varat šeit sarīkot pirmo tējas vakaru. Super, paldies! Paldies. No tās smagākās dāvanas. Un vēl kāda dāvana no Spice Home. Dāvana karte, lai jūs varat nopirkt sev kaut ko noderīgu. Super, paldies! Paldies. Tā kā Ziemassvētkos, ne? Tas dāvana laiks tāds. Janvārs tomēr. Jā, turpinājums. Vienkārši svētki turpinās ideāli. Jā. Mājokļa jautājums jau 200 reizi kļūst bagātāks ar dažādiem skaistiem un košiem mirkļiem. Mājās ir atgriežušies mūsu jaunie draugi Elizabete un Uldis. Atveriet arī jūsu sirdis jaunām pārmaiņām un tiekamies nākam trešdien. Projekta kopējās izmaksas ir 3158 lati. Ņemot aizdevumu DNB Nord bankā uz 5 gadiem, ikmēneša maksājums būtu 45 lati un 97 santīmi.
Mājokļa jautājumu piedāvāja Latelekom internets. DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai.